Luīza, Jau izslēdz notiek. telefonam. Ja godīgi tiešām. Man palika telefons blakus tāpā. Tev viņu vajag? Nē, man viņu nevajag. Es vienkārši esmu atbildīgs cilvēks. Tīgākais jautājums, kā mēs izskatāmies no šiem leņķiem. Man arī tas uztrauc, bet fuck it. Okay. Labi, viss notiek, ja? Svarīgās sarunas varam sākt. Tad šī poga ir vissvarīgākā. Yeah, boy! Let's go, go, go! Šitais varētu būt mūsu intro. Mēs nozagsim Nikitam intro. Labi. Paldies. Paldies, ka uztaisīja mums intro. Tu esi, es saprotu, moderātore. Es zināju vārdu. Ja godīgi, es nezinu. Es vienkārši gribēju sēdēt pa vidu. Nē, nu tu esi galvenā šī, pagaidas kaut kā tev stulbi redz, bet tu esi šīs idejas autora. Nu, principā. Mēs šeit esam sanākuši, jo... Mēs šeit esam sanākuši, jo... Es jūs abas piespiedu. Man ir muša tagad deguna kaut kāda lidinās. Tiešām smirtās kā. Nē, nē. Es atvainojos. Šobrīd man nekas nesmir. Arī es pati īstenībā, ne? Nu kas ir? Labi, sāksim. Šis ir piknika laiks. Sāksim ar mūsu atbalstītājiem. Lai mums ir atbalstītāji. Mums ir atbalstītāji. Esmu kaut ko nokavējusi. Tu esi 40 minūtes nokavējusi. Ja godīgi, tas nav melo. Tie ir fakti. Kas ir pikniks? Nu, šis būs mūsu pikniks, jo man ir piknika gross, un tas ir pilnīgi nopietni. Tātad šis būs tā kā reāli pikniks. Jā. Acīm redzot. Tātad mums ir atbalstītājs mūsu lietas. Ko daudz tieši tu paņēmi pudeles līdzi. Visu, ko varēja iebāzt. Tu paņēmi visu. Oi, tāda bija. Ziniet, kā ir, šitie ir pēdējie. Šitos dabūt nevar, šitie ir tikai priekš mums. Šitos, tu griez etiķetītes uz kamerām. Nē, tāpēc, ka viņus nevar dabūt, tāpēc tieši negriezīšu etiķeti. Okay. Bet, starp citu, šie ir bezalkoholiskie, tā kā mēs esam sanākuši tādas meitenes, kuras... ļoti veselīgi dzīvesveid piekritējs. Jā, šitie... Starp citu, tiešām, Luīza, kas? Ar tev priekšgalā. Jā. Es nokavēju. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Šie ir ali ar grādiem, bet... Ko tu vēl ciņas ārā? Tāpēc, ka tā ir dāvana ne tikai mums, bet... Nikita. Funkītā, un mums jums ir dāvana. Mums jums ir dāvana. Tu atnāks pakaļ. Nu, vai tad tagad? Nē. Man vienkārši ar to jau nekas nebeidzās. Mums vēl ir proteīna batoniņi. Vīgans, tad cik. Bezalkoholiskais alkohols un proteīna batoniņi. Tu tikai šodien iedevu, vai arī tev rīt un parīt un aizprīt arī dos? Tikai par naudu. Vairs nevienam nav ko uzlikt uz piknika galda. Luīzei vienmēr ir. Man ir vegāniskie cīsiņi. Pēc šitiem smird mūte, mēs nevarēsim bučoties pēc šī pasākuma. Es nezinu. Kanābis. Labi, meitenes. Šitais būs kā pāļu bazars. Šobrīd šis varētu būt tā kā pāli. degustācijas. Šitais. Lai jums sākat degustēt. Tu gribi šito vai tu gribi citu garšu? Es nevaru. Bet tas ir čoko, tu gribi tieši to? Nē, mēs varam samainīties. Kur tu gribi peanut butter? Tieši žēls, māsas žēls. Nē, es negribu tagad. Es vēl. Es gribu novākt arī šitās, jo priekā. Nu, atstāj vienu. Au. Bet šis nav vegan. Pagaid, man vērti. Šitas man šķiet. Vai arī nav? Tad es tikko sameloju. Kancel, šo izgriežam. Čurēs, laikam. Tas ir, jo to es lasīju. Labi, nu tad man jātais pašai vaļā, jo Nikita to nedarīja. Bet tu... Ja godīgi jāuzmanis, vai viņš neizlīst. Labi, meitenes. Pastāst, cik mums ir smukas glāzes. Tas man priecē. Man ļoti priecē smuki trauki. Priekā. Cip. Ok. Cip. Reaching. Vai. Labi, meitenes, ko mēs darām? Nē, neko, nu. Nē, kaut ko bišķi parunāsimies. Tev ir ko teikt? Man vienmēr uzdod tikai pareizo jautājumu. Un kā ar tevi? Tev ir ko teikt? Vai tev ir ko teikt? Vēl jau nav. Bet Baiba ir gatava uzdot man tā šķiet. Nu, ar ko mēs sākam? Mēs jau sākam? Nu, par kā tev sauc? Kas tas vispār ko ir? Ko tu esi? Ar ko tu nodarbojies? Kāpēc tu esi šeit? Kas tāda esi?
Kur sāks pirmā, un tu? Nē, tu sāc. Labi, mani sauc Baiba. Es šeit esmu, tāpēc, kad es šeit varu būt. Es sarunāju šo pasākumu. Bet vispār es nodarbojos ar skaistumkopšanu un DJingu un alkoholu reklamēšanu. Šito kancelplīt. Tagad mēģināsim podkāstot. Labi, gan jau laika gaitā, ja mēs gribēsim šo turpināt, tad mēs uzzināsim par mani vēl vairāk, bet Una? Labdien! Man sauc Una. Es esmu aizskatu dizaineri, laikam tā es varētu sev saukt. Principā galvenā pamatnodarbošanās ir aizskatu dizains. Un tam man ir baļļa, ko es dodu zīri, starp citu. Pasaka nosaukumu. Un tikai mieru. Tikai mieru. Tikai tu mieru, visu kaut kur braukā vai? Nē, principā jau pa Bausku tikai. Jo es vispār esmu no Bauskas un tad tikai pa Bausku. Tātad, ja kādam gribās Bauskā baļas izprieces, zvaniet Unai. Tikai mieru. Lūdzu, pastāst kaut ko par sevi, neskaitot to, ka tu nokavēji 40 minūtes. Jā, tā ir problēma. Mani sauc Luīza Elizabete. Un es esmu hroniski kavētāja. Jā. Iegodīgi. Bet tas tā vienkārši ir. Es nodarbojos ar skropstiņām, skaistumkopšanā. Strādājam ar māsu jau daudzus gadus. Tev patīk ar mani strādāt? Kāpēc ir tāds ilgs klusums? Citreiz patīk. Kuros brīžos nepatīk? Bet es galvenais gaidīju, kad viņi teiks nevis, ka dažreiz patīk, bet ka dažreiz nepatīk. Bet sanāk, ka tā lielāko dzīves daļa tā kā riebjās. Kaut gan es viņai visu palīdzēju tajā. Nē, viss ir. Bet citreiz vienkārši, kad paņem krāsas vai ko, tu nekad neatliec vietā. Kādas krāsas? No tās. Skropskrāsas. Okay. Tās. Es domāju par kādām krāsām. Jā, un kas vēl? Es nezinu, ko es vēl varu pastāstīt. Tu taisi makramē. Tas vēl ir aktuāli. Kad pēdējo reizi makramē taisīju? Es tieši gribēju teikt, ka man liekas, bija jau kādu gadu atpakaļ. Jā. Mēs par makramē un tamborēšanu. Man kliente, kura visu laiku smējās par mani, kad es teicu, ka es eju tamborēšanas tur pulciņā vai es tur uztamborēju tur bikīnī vai somiņu. Viņas laiku smējās, viņai likās, tas ir ārprātīgi smieklīgi un ka tas ir, ja viņi savā galvā to noteikti iedomājās, tā kā, riktīgi lame vai kaut kādas tur granny vibes, jā. Un tad pēdējo reizi, kad viņi atnāca, viņi tāda, kā jums patīk man somiņi? Un viņi ir uz tamboras somiņu. Viņi ir draudzene tamboras somiņas. Protams. Skaisti un tā. Nē, tiešām ļoti skaisti, bet vienkārši ir smieklīgi tas, ka visu laiku smējās par to, kad es tā kā ar to nodarbojos un tad vienā brīdī tā kā, Bet tas varbūt vairāk akmens manā lauciņā, kad es nepareizi noreklamēju varbūt. Tāpēc, ka tu nemaz nereklamē, tu uztaisi 2 produktus un apstājies. Tāpēc, ka man vairs nesanāk, tā kā ir cūkas laime, es varu izdarīt ar pirmo reizi perfektu, un tam vairs nekad nesanāk. Kādas muļķības? Tāpēc, ka tu esi nākotnē mēģinājis 2 reizes. Nākotnē mēģinājis 2 reizes. Tas izklausās nevar, bet tu saprati domu. Viņa pamēģina 2, nesanāk visu un atmet uz gadu. Bet par šito mēs tikko runājām ar Baibu, kad tu vēl nebija ieradusies. Kad kas šitas ir, kad ir nenormāli daudz idejas un ir vis kaut kādas vēlmes, ko gribās izdarīt un pamēģināt un tā. Un tu izdari, un tev patīk, un tu tā kā gribētu mēģināt vēl, bet tu apstājies pie darīšanas. Tā kā pie domas tikai apstājies, nevis pie darīšanas. Vismaz manā gadījumā, man vismaz ir tas, kad es uzreiz kā redzu kādu potenciālu tajā lietā, es vienkārši savā galvā jau esmu tā kā tik tālu jau uzbūrusi to, kad esmu tik tālu aizgājusi, kad es zinu, kad es tik tālu tā kā nemaz nevarēšu tikt, tāpēc nemaz necenšos. Tu tā kā sabotieris. Tu pati sevi sabotē. Tas ir sabotieris. Bet tu tā kā uzbur sev to lielo bildi, tu dabū to. Tā kā tas nevis mani motivē, bet man tas demotivē, jo tas liekas jau tik tāls. Tā kā, īstenībā jau vajadzētu būt tā, ka man patīk, es tā kā daru, un tāpēc darīšu to vēlreiz. Jā, man patīk, un man vienalga tā kā vispārējais, bet man tā nestrādā, tāpēc. Okay. Yep. Jo man arī tā ir. Un man sāka besīt konkrēti. Man īstenībā pirmā lieta, ar ko man tā nav, šobrīd tā, ka tiem sportoju. Malacis. Jā, paldies.
Un Cik ilgi pagaid? Yeah, boy! Let's go, go, go! Bet mēs tiešām lepojamies ar tevi. es aktīvi sportoju pirms jūlija. Tad notika jūlijas un augusts. Nebija laika, man bija jābalējās. Un jādara lietas. Vasara. Jā. Un tad es sapratu, ka besija vārā, kad es esmu riktīgi izlaidusies un tā. Un tad sāku. Pēdējā augusta nedēļā man tā šķiet sāku. Laikam. Un tagad es līdz šim brīdim ļoti atraktīvi to izdaru. Tikpat atraktīvi, cik runā? Jā. Es tagad skrienu. Man šobrīd vienkārši nav enerģijas daudz meitenes. Starp citu, es arī skrienu no rītiem, man iedvesmoja Luīza. Ja, kā tad es tev varēju? Nu, tāpēc, ka tu visu laiku liec tos postus, un man likās, nevar darīt tā, ka māsa skrien un dara, un es nē. Un tad es izdomāju, vai no rītiem ir tas jāuzsāk. Jā, tāpēc paldies tev un paldies. Es nekad nevarētu saņemties. Kāpēc? Vienkārši kā uzreiz kā mosties tā. Es nevaru saņemties. Es nevaru piecelt. Tad tu vienkārši nevari pamosties. Jā, es nevaru. Man pēdējā laikā vispār tik nāk vajag. Man tieši kaut kas... Labi, bet mēs to norunājam. Es sev arī mocu. Es skatos kaut kādu stulbu seriālu Netflixā. Kas ir pa seriālu? Lost. Neskatāties. Nevajag vispār. Atslēdz nost, es nevaru izturēt. Es arī sāku skatīties seriālus, man tā kā visa dzīve ir tikai tas seriāls, kamēr seņi. Es baibai. Mēs par šito jau runājām arī, kad es visas jau teicu, kad mēs braucām uz to Lietuvu ar Mārīti. Jā. Es jau tad teicu, ka visas tā kā kancelošu Netflix sev, jo tā kā pietiek. Es to neizdarīju. Kāpēc to neizdarīju? Tāpēc, ka man gribējās skatīt. Atstāju man nebija pareizā motivācija, bet es tagad nokanceloju. Un tad man ir līdz 14. septembrim vēl aktīvs tas abonents. Jā, paspēju visu noskatīties tas tos. Brīvdienās būs nesasniedzama. Nē, es būšu sasniedzama. Mums ir lietas, kas jādara brīvdienās. Kas mums ir brīvdienās? Es nebrīnos, kāpēc tu neesi informēta. Jā, tiešām. Bet, ja mēs par sportu runājam, man visu laiku galvā ir tas, ka mēs zinām, ka sports mums liek justies baigi forši. Tā kā mēs zinām to sajūtu pēc tam. Bet kāpēc vēl joprojām ir grūti tā kā pāriet pāri tam posmam, kad ir vienkārši es tagad saģērbjos un eju ārā vai uz sporta zāli vai skrienu. Tā kā tas vienmēr tā kā ir vēl joprojām visgrūtākais posms. Bet tas jau ir visā, tas ir viens solis. Tas ir jebkamā. Tas, ka tu zini, ka tu jutīsies labāk pēc tā skrējiena, pēc tā sporta zāles. Vienkārši tas, kad ir tas viens solis jebkam tā kā, vai ne? Bet šeit jau ir tas, ka tu jau zini, kāds tev ir treniņu plāns, tu jau zini, ko tu darīsi. Varbūt tieši tāpēc, ka tu zini, tas nav no tā, ka tā kā vienkārši ir garlaicīgi. Varbūt tieši tāpēc vajag kaut ko interesantāku izdomāt, lai nav tas treniņu plāns viens un pats. Tieši šī tā iemesla dēļ es daru 105 lietas, braucu ar dēli, tā pilondejas, skrituļslides, jo es nevaru aiziet vienkārši uz sporta zāli. Gan varu. Man ir mīlestība pret sporta zāli izveidojusies. Bet tas ir zini, kāpēc? Tāpēc, ka man tur ir treneris, kas man saka, kas ir jādara. Nu redz, tad forši iedvesmojuši treneris. Nē, bet es nezinu, man nekā nav garlaicīgi. Man patīk tas, kad es, liekas, cik tagad kilogramu tur monta ir ielikusi, cik man tā ir būs. Tad kāpēc katrā storijā, kur tu liec tu čīksti? Es šeit esmu, tu to dari, bet viņa tā dara. Čīksti, jā, bet pēdējās nedēļas tu čīksti. Tu sākumā nečīkstēji, tāpēc, ka tu biji patīgi excited un, jā. Nē, es sapratu to, ka man 4. un 5. nedēļa bija visgrūtākā. Kur tagad ir? 6. Cik daudz kopā vispār? Arī to baigi. Nē, jā, cik ilgi tev tas projekts vispār? 8 nedēļas. Pastāsti, kurā projektā tu esi? Es piedalos Montes Priedes pētījumā par to, kā fiziskas aktivitātes uzlabo mūsu pašvērtējumu. Kaut kā tā, man liekas, tur bija. Un tad pēc viņa sastāda to treniņu plānu. Piedod, ka es pārtraukšu. Uzlabo pašvērtējumu. Es daudzreiz biežāk skatos spogulī. Tādā ziņā, jā. Bet tas nebija Montes mērķis. Monte gribēja, man liekas, cita pašvērtējuma, lai man nav. Bet,
Tas ir labs sākums. Kas ir cits pašvērtējums? Nu, tas, ka tu galvā jūties Mentāli stabils. Mentāli stabils tieši. Tu nejūties? Man ir sajūta, ka šī ir tā kā terapija, Luīza. Jā, Par to jau viņa teica, ka tā būs. Nē, zinām, man liekas, ka tas mazais cilvēks, viņš tur iekšā, viņš aug. Nu, tā kā spēcīgumā. Un tāpēc, man liekas, teikt arī ir tā sporta zāle varbūt tik grūti, jo viņam ir, kā sauc, growth spurts. Nu, jāizspraucās cauri tam zemes slānim. Tagad tā kā jāizdīk. Viņš kā no cilvēku uz hulka, zin kā viņš tā kā satricinās, tad viņš aug lielu. Tad mēs saviem skatītājiem ieskam sportot. Jo meitenes izskatās pilnas ar entuziasmu. Saviem skatītājiem tas izklausās tik šausmīgi. Nu, beidz, mums katrai Instagramā ir kaut kāda daļa, kas skatās. Bet mums ir, vismaz mamām un tētiem. Nē, mammas un tēti, jā. Mammas un tēti. Kaut gan es teikšu, kā ir. Es tētim teicu, viņš lepojās ar savu meitu, ka es lieku tik daudz storijas, un viņš pateica, labi, ģimene vēl varētu pastīties, bet vai citiem tas interesē? Un es teicu, cik netipiski tieši ģimene mani džadžo par to, un ir citi, kas priecājās. Bet tā jau vienmēr ir. Kāpēc? Tie tuvākie. Luīza, kāpēc tu mani džadžo? Kāpēc uzreiz es te? Tāpēc man ir video pierādījumi, kur tu saki, es storijas neskatos, visu skipoju. Tieši tāpēc. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Luīza, Luīza pastāst. Es pagaidu, man ir jānoformulēt. Bet tas nav tā, kad nepriecājos. Tev ir izotros. Tas nav tā, ka man nepatīk vai kas, vienkārši man ir kaut kādas lietas, kas man kaitina. Piemēram, ja tu lietas storijas, kur tu brauc, bet tev ir kaut ko teikt. Es negribu skatīties kā tās pirmās 5-10 sekundes, kamēr tu lā. Tev nepatīk, kā es dziedu? Nē, vienkārši tā kā get to the point. Kur? Viss kārtībā, es neko neteikšu. Es vienkārši viņu vakar lamāju, ka viņi man stāstu, bet ievads ir tā kā 40 minūšu garš, un es saku, get to the point, tā kā stāsti, ko vajag. Bet es tev stāstu, tu esi mana māsa, tas nav storijas, kas ir... Ok, sapratu, tātad vajag uz... Tad mums abām ir jāmācās. Bet tas varbūt arī ir kā kurš, vai arī kādā emocionālā stāvoklī es esmu varbūt citreiz. Kādā menstruālā ciklā viņi ir iekāpusi? No tā tas ir atkarīgs. Būsim atklāti, jā. Es tikko tieši domāju, mēs tik atklāti uzreiz pie šīs. Tas ir pa cikliem. Bet, ja godīgi, es kā biju seksīsta, labi, tagad būs garais intro. Vecmeitu ballīte, un tur bija noorganizēta seksīstēlā, kas pastāstīs par lietām un vispār, kā jāpietās. Es nezinu, sievietēm stāstīja, kā apieties ar sievietēm, bet tas nebija tā domāts vienkārši, ko mēs varam saviem vīriešiem ieteikt, kā ar mums apieties. Un viņš tā arī pateica. Īstenībā tiešām ir jātaisa tā kā saraksts un pa cikliem un pa mēnesi fāzēm, jo mēs tiešām esam sarežģītas. Mēs paši sevi nesaprotam, kāpēc, lai vēl kāds cits saprastu. Sievietes ir tā kā mēnesis. Mēs tur augam, tad mēs tur dilstam, tad mums ir pilnmēnesis, tad mums ir jaunmēnesis. Tā kā. Tad tur var savilkt tās likumsakarības ar tām mēnešiem. Bet tu esi pati sevi pētījusi. Tu varētu otram pateikt, tev zini, es tagad dilstu, liec man mieru. Es varētu, jā? Es varētu. Es tagad ir tīpaši, kad es esmu viena pati, tad es jau vairāk arī jūtu sev. Ak, Dievs, mēs tiešām ejam tik dziļi. Nē, tu vari neiet. Bet es iestarpināšu, tā ir taisnība, kad vīriešiem tie cikli ir tā kā, ja mums ir mēnešu garumā, tad viņiem vīriešiem ir 24 stundu garumā. Jā, tas ir tas, ko es gribēju teikt, ka sievietes ir kā mēnesis, vīrieši ir kā saule. Viņi katru dienu mostās, tā kā aust. Un tur ir viss. Un tur ir paliek. Par meitenes mēs nesākām tieši nekādu intro. Sāksim ar šito. Yeah, boy! Let's go! Vēlreiz paldies Nikitam par šo intro. Vispār, ko es vēl gribēju? Man tikko bija kaut kāds teikums. Man nav vairs. Man pazuda doma. Gribēju melot. Tas normāli. bet mums nevajadzēja pastāstīt, tā kā... Kāpēc mēs mēs te vispār esam un kā to visu sauc?
Jā, bet pagaid. Jā, tas bija otrs, ko es gribēju teikt. Ja mēs esam nenormāli haotiski sākuši, Jā, bet tas ir normāli, tāpēc, ka mēs normāli. atnācām parunāties vienkārši. Bet Mēs atnācām paklausīties, kā mēs izklausāmies, un mums patīk. Jā. Es šodien pamodos un sapratu, ka... Jo, ja godīgi, tas jau ir pelnījis lēnos aplaudus. Cikos bija? Dienas to-do lists pamosties ček. Cikos bija šī apsveicamā Jā. augšām celšanās? Tiešām. Godīgi, man liekas, 11. pamodos. Bet, zin kā, tas ir... Cikos tu šodien un pamodies? Ok, pēc 10. Šodien pamodos tā, ka man bija sajūta, vai man ir temperatūra, vai tās ir muskuļu sāpes. No kā? No tā, ka tu vakar naktī skrēji? Es skrēju stundu, un man vienkārši pamodos, un man viss ķermenis sāpēja. Bet piedod, pārtrauc, tu šodien pamodies, tā bija tā galvenā tēma, ko tu gribi teikt, vai? Es pamodos ar tādu domu, ka atceries, pirms pāris gadiem bija tas, kad plānotāji tā kā lija, kā viņi sauc, kā bija tas teikums? Auga kā sēnes pēc Auga lietas. kā sēnes pēc lietas. Plānotāji? Jā, tā kā bija. tas sindroms. Jā, Ka viss un man taisīja. liekas- Un man liekas, ka podkāsts ir jaunie plānotāji. Nē, ka man liekas, podkāsti bija kaut kādu brīdi atpakaļ, kad bija tā kā sēnes pēc lietas. Jā. Un mēs vienkārši esam ielikuši pēdējā vagonā arī iekšā. Jo pasaulē vajag vēl vienu podkāstu, kur runā par neko. Jā. Šodien jau vajag. Es, zin, Pasaulē tieši šis pietrūka. es tieši domāju, mēs taisam kontentu cilvēkiem, lai ziemā ir ko skatīties, jo ziemā nav daudz ko darīt. Kvalitatīvs kontentu, draugi. Jā, bet pagaid mēs varētu, es gribu pajautāt Nikitam, ir tiešām tagad daudzi filmē podkastus? No Spotify diezgan daudz šobrīd investē podcastu tieši sfērā. Tas nozīmē, ka viņi grib vēl vairāk. Jā. Tātad mēs šito varēsim tur publicēt. Viņi mūs jau gaida. Viņiem tieši šis pietrūka. Kvalitatīvs konteksts. Es runāju par kvalitatīvo kontentu, es gribu visu laiku ēst, bet tad čaukstinās. Es nezinu, vai tas pat. Nevajag ēst. Cerēju, ka viņi pateiks droši dari to. Un viņi tad, nē. Jo es gribēju arī tās desiņas. Es varu vienkārši izņemt. Nē, no attaisa ātri un viss. Lai nav jāčaukstinās. Šīs ir vegānās desiņas. Ir arī. Nikita, tu gribi vegānās desiņas, viņas smird nenormāli. Starp citu, interesanti, Luīza ar sevi iepazīstināja, bet viņa nepateica galveno. Luīza, tevi sauc Luīza Elizabete, un Man to būs dzimšanas diena. viņa sauc Luīza Elizabete, un viņa ir vegāna. Nevar teikt, ka esmu vegāna. Nu labi, tagad Tu esi netīrā vegāna. Dirty vegan. Bet, kad tu pārkāp likumu Es dažreiz. biju vegāna 7 gadus. Tā kā konkrēti vegāna. Strikti. Strikti. Mm. Nē, nu vienkārši vegāni 7 gadus. Jo nav tās strikti vegāns. Kā tu Nu, esi vienkārši jā. vegāns. Nu, īstenībā vegāni dusmotos, ka tu centies iedalīt vēl kaut kādu. Jā. Vienkārši vai tu esi vai nē. Nu, jā, tur tā lieta. Tāpēc pēdējie 2 gadi ir tā kā more flexible, tā teikt. Bet es tāpat tās mājās gatavoju vegāniski un tā, bet kārums ieriņi ir ienākuši manā ēdienkartē diezgan daudz. Kāpēc tu nepēc vegānos? Ja godīgi, es nopirku. Bet Tikai tāpēc, ka biju uz atlaidi. Tāpēc, ka vegānie maksā 2 reizes dārgāk nekā kārums ieriņi. tad viss ir naudas jautājums. Naudas jautājums. Nu, plus, tā kā, Tu pelni vienkārši par maz, tur ir problēma. Ne jau tajā, ka vegāns ieriņi ir dārgi. zin kā, Neatbilstoši savam dzīves stilam. Jā, jā, ja godīgi. tev vienkārši vajag strādāt vairāk. Vai arī Bet, gudrāk. bet arī tas, ka viņi, nu, kārums ieriņš un vegans ieriņš, viņi ir just not the same. Es gribētu pamēģināt. Kārums ir uztaisīt. leģendāri. Jā, bet es ticu, ka viņi var uztaisīt arī riktīgi labi vegānisks. Nu, Man gan gribētu jau. pamēģināt. Jo viņam, tā kā, viņš ir salds un ir smūd, bet vienmēr tā kā vegan mēģina uztaisīt, ķipa, tad tur veselīgi vai kaut kā tādu. Un tad viņiem, piemēram, varbūt nav tik saldi. Vai arī, nu, tā kā it just doesn't hit the spot. You know what I'm saying? Tā kā tā. I know. Bet vispār es gribēju tā kā, ok, pagaid. Jā, papildinām glāzes atgādinu, šis ir bezalkoholiskais. Vispār es gribēju, lai mēs paturpinam un tomēr, nu tā Par kā, kuru par- nesam tēmām. Stāsti, jautā. Nu, Sorry, aiziet. Una. lai tu, Let's go. Bet mēs varam samainīties. nē, viss kārtībā. Lai
lai Baiba šīs idejas iniciatora un autore pastāsta, kas šis ir un kā tas saucās un kāpēc mēs to vispār esam. Nu, man vienkārši ir iespēja šeit būt un izmantot šīs foršās telpas. Paldies Funkytown Studio. Funkytown studijai. Tiešām milzīgs paldies. Mēs gribējām dzirdēt, kā mēs izklausāmies no malas, vai mums sanāktu. Un ja godīgi, man vienkārši, es gaidu. Bet kāpēc? Paldies Funkytown. Tāpēc, kad mēs varam te būt un ierakstīt podkāstu. Bet tas ir tāpēc, kā? Ja es esmu Funkytown menedžere? Nu jā, tieši tā. Kā tu šeit strādā. Es šeit strādāju, jā. Un šīs ir manas priekšrocības tieši tā. Mums vienkārši vienā dienā Baiba teica, ka mēs varam taisīt podkāstu, vai jūs vēlaties. Un man es neko neatbildēju. Lūdzu, tiešām ir ar vārdu. Māsa pasauc. Māsa piespied. Un kāpēc tu šeit esi? Nu, man liekas, ka man ir ko teikt. Lai arī es nezinu, vai tā ir, bet man liekas, ka es varu pastāstīt lietas, un es gribētu. Tas, ka ir ko teikt, bet vienkārši, ka mums gribās papļāpāt. Jā, un īstenībā vēl zinu, kāpēc. Tāpēc, ka man liekas, ka šis arī man varētu palīdzēt tik galā ar to, ka man ir svarīgi, ko par mani cilvēku domā, lai gan es negribētu, lai man ir svarīgi, ko par mani cilvēku domā. Ko tu gribi, lai pēc šī cilvēka par tevi domā? Jā, lai viņi domā, ko viņi grib, bet lai man tas nav svarīgi. Tā kā es gribu rūdīt sevi no... Ja mēs šitās tēmas esam, tad mēs varētu paturpināt par to, kad... Mums ir ļoti grūti runāt visām trijām, tāpēc, ka mums visām ir ko teikt. Es vienkārši nepabeidzu, kāpēc es šeit esmu, bet labi. Izčikājieties, kuri tagad runā. Es gribēju podkāstu ierunāt, varbūt dēļ tā, lai es vairāk būtu tā kā atskaites punkts. Zini, ka tu par kaut ko runā un tā, un tad, kad tu pati pasaka kaut kādas lietas, un tad vēlāk atkal, ja mēs filmējam, tad atkal ir jārunā par kaut kādu tēmu, tad, lai tev ir tā kā tas, kā viņi saucas, tā kā... Labi, es nezinu, vai es sapratu pareizi. Tas nav tāds, piemēram, ja tu kaut ko apsolīsi, pēc tam tā kā tu YouTube teici, mīļie draugi, tiekamies, tur filmēšu, darīšu to un to. Un tu tā kā sev gribi apsolīt, izdarīt publiskajā telpā. Tev gribās atskaitīt. Jā, tas ir tā kā mēs ziemā darījām. Meitenes, es filmēju, un tad mēs ātri ejam augstajā ūdenī. Jā, mēs gājām augstajās peldēs. Tas bija 1 gadu, un tas bija ārprāts. Es gāju 2. Tu gāji 2. Es nesapratu, kas man tajā 1 gadu bija noticis galvā. Tu šogad netaisies? Es netaisos. Es domāju, ka es iešu līdz kaut kādam novembrim, varbūt maksimums. Bet tālāk vairs nē. Tāpēc, ka tas bija crazy. Atkal pilnīgi nepabeidzu to vienu teikumu, bet atkal par augsto ūdeni. Es gribēju iet ziemas peldē arī šogad, bet tad jūs sākāt sūtīt tos video, ka sievietēm nevajag iet augstajā peldē līdz plus 14 grādiem. 14, man liekas. Jā, 14 man tā šeit bija tas solis. Tāpēc, 14 grādi arī ir salīdzinoši vēsts. Tas nav ledaina augsts, bet tas tev iedod tāpat to sajūtu. To feelingu tev iedod, tev nav obligāti jālien āliņģi. Bet āliņģi ir jautrāk. Tu cēri. Atceries mūsu piedzīvojums ar cirvi. Es sev uzšķēdu kāju, bet bišķiņu saskrāpēju. Jā, un es viena pati braucu 6 no rīta peldēties. Tu iekriti. Jā, un es iekritu. Un brīd, ko tā es skatījos un nepalīdzēju. Ko viņš bija pāri upē, ko viņam vajadzēja skriet? Glābt. Jo, ja tu būtu noslīgt. Tas bija Pagaid, tu biji viena? Tu nezini tos tās, tas bija vienkārši briesmīgi. Tāpēc es saku, ka es nezinu, kas man bija galvā noticis tajā. Aliņas bija tā kā aizvilcies ciet jau ar to plānu ledus kārtiņu. Un bija ļoti vējains, un vēl sapūst sniegs tā kā, virsū. Un nevarēja redzēt, kur īstas āliņas ir. Un es tagad eju, un es ar to kāju tā kā, taustu, kur viņš ir. Es taustu, un es neesmu, es tā kā visu drēvēs, visā jakā, viss, tā kā man rokās dvielas un telefons un nevis patkastīns, bet, tā kā viss vēl rokās turās un viss. Un es taustu, un vienā brīdī sataustu, kad es jau esmu ūdenī. Līdz viduklim iekritus visām drēbēm, visiem zābakiem. Bet tu vairs negāji? Nē, klausies tālāk. Viņa negāja. Un es tagad slapja mēģinu kaut kā izkāpjos ārā no tā āliņa. Aizēju līdz mašīnai, aizbraucu mājās, pārģērbjos un braucu atkal peldēties. Normāli. Es atceros, viņa man vēl zvana. Ak, Dievs, bet tāds kāds visām slabiem drēbēm, tad sēju no mašīnā, bet es braukšu atpakaļ. Es iekritu. Ko tu domāji tajā brīdī? Tev nebija tāds, šitais laikam ir tāds
dangerous sports. Nē, man nebija bīstam, tāpēc, ka es zinu, ka tur ir sekls. Nu, tā kā, un tur mierīgi varēja izkāpt ārā, un tā vienkārši tas, cik tas stulbi izskatījās no malas. Tikko bišķiņ tā šarmuļi pārskrēja, tāpēc, kad es atceros to aliņu, kas bija līdz viduklim, bet tad mēs vienu reizi ar brāli aizgājām, un viņi bija izcirtuši bišķiņu par tālu. Tā, ka man vajadzēja turēties, un es atceros, es jūtu straumi, ka vēl... Jā, nē, tas jau ir traki. Un, zini, man bišķiņ par... Un ja tad... labi, es neturpināšu. Only good vibes. Jā, tas gan ir bīstam. Jo tad, kad es braucu viena pati uz to kluso upes, to palvietu, kur mēs, tur bija tā, ka mēs arī, to sitām to āliņu, bet mēs viņu sitām pašā krastā, un tad jau bija, tur tāda peļķīte, kur iegulties. Tur, es nezinu, bija virs ceļiem, un tā šķiet knapi, tur tas ūdens. Un tā mēs tur sēdāmies un tupāmies iekšā. Noslēdzot augstumu pelžu tēmu, mēs tagad varam palielīties. Kāds ir bijis augstākais mīnus, kurā tu esi iekāpus? Toreiz ar jums tas bija arī naktī, arī tajā pašā dievlūdzē Jāliņģī. Es neatceros, cik tur bija. Mīnus 20 bija? Nebija tik daudz. Vai bija? Es neatceros. Bet es atceros, ka es esmu bijusi mīnus 21, un man liekas, tas bija Vecdaugavā, kuras viena gāju. Mēs bijām trietā, un tas bija visaugstākais. Luīz, man tagad pat vasarā negribas iet peldēties. Bet tu gāji rudenī. Es gāju, es nezinu, cik grādi bija, bet pēc mēnešiem, tā teikt, tad novembris bija pēdējais mēnesis, kad es biju, tā kā augstākais, kurus esmu bijusi. Bet man nepatika tas, ka, man liekas, novembris bija pēdējais mēnesis, septembrī, oktobrī vēl riktīgi forši, tā kā ir good vibes only, bet novembrī es atceros, kad pēc tās pēdējās reizes man bija tā, kad bija ļoti grūti sasilt. Un tā es atceros to kā ļoti jocīgu sajūtu, jo tev vienkārši tā kā tev ir tā kā sūdīgi, tev ir tā kā temperatūra, bet tev ir tik augsti. Es nezinu, tā kā... Tu nevar sasilt, jā. Es esmu vairākas reizes to izjutus pēc, tad, kad ziemā peldās. Un man liekas, ka, ja tu sajūti to sajūtu, tad man liekas, tas jau ir par augstu. Tad jau tev vairs nav nekāds benefits. Tad jau tas ir tīri no tā kā cik tu ļoti sev pārkāp pāri. Tas nav arī par to, ka tu vienkārši varbūt kārtīgi sevi neierūdīts ir pats, ka šobrīd ar skriešanu, ka tev monta māca lēnām skriet. Varbūt tu vienkārši pāri. Šoniem arī teica, ka viņai arī ir tā bijis. Vienkārši man liekas, tajā brīdī, ka tev ir tāda situācija, man liekas, kad viss tā kā it's too cold. Tāpat kā ir jāpēc šī augstums tēmas saruna. Cik var, jo mēs atkal nepateicām. Mēs nepateicām, mēs visu laiku aizpildām. Zini, kā ir? Mēs ar Unu teikt nerunāsim, vai pabeidz to, ko tu gribēji teikt. Jā, lūdzu. Pats galvenais, kāpēc? Tāpēc, ka es tiešām aizmirsu, ko es gribu. Bet es negribēju melot par to, kāpēc es vispār filmēju podcastu. Tāpēc, ka es skatos citus podkastus un man liekas, bet kāpēc viņi neizdarīja šitā? Vai kāpēc nepateica to, zini, gudrie tirsēji? Un es esmu pirdēji. Fuj, man nepatīk svārds, bet jā. Nē, vairāk, ja godīgi es lepojos ar katru, kurš taisa, un man pašai likās, zini, citi komentārus arī raksta, kāpēc tu neizdarīji to. Es pati gribēju redzēt, kā tas ir, un es jau redzu, ka tas nav viegli. Tas nav viegli, vispār nav viegli. Līdz ar to. Vienmēr no malas liekas, ka ir vieglāk, un liekas, ka tev smadzenes citādāk strādās. Jā, un īstenībā tāpēc man arī besīja ārā, ka cilvēkiem, kas tā kā runā lietas par to, ka influencers, kas tu tāds vispār esi? Bet pamēģini. Bet tieši tā, pamēģini, uztais tur tās smukās bildes, pamēģini uzfilmēt un samontēt kaut ko, tas aizņem laiku. Un viņi ir malači, man gribētos arī tik lielu drosmi un mācēt runāt kamerā un tā. Tad mēs tagad to darām, mēs mācāmies. Tāpēc es saku, kad es īstenībā šo daru ļoti egoistisku iemeslu dēļ, vienkārši, lai tiktu ar sev galā un tiktu galā ar kaut kādām savām nedrošībām. Tas ir viens no iemesliem, jo man patīk arī pavadīt laiku kopā ar jums, meitenes. Cik jauki! Jūs man esat viens no tuvākajām draudzenēm. Jo mēs, principā, esam uzauguši kopā starp citu, skatītāji. Un kādreiz nāca, mani samīļoja bērnībā, un teica, es arī gribētu, lai man ir tāda māsa. Dievs, es atceros, jā. Es neatceros, bet tā varētu būt, jo es vienmēr esmu gribējusi, tā kā vecāku māsu un tā. Es atceros, es nezinu. Man man bija baiba. Jā, bet es atceros, kad ir Bauskas mājā. Es nezinu, vai var teikt nosaukumu. Bauskas mājā mēs
Una bija ciemos atnākusi, tad pirms remonts vēl bija. Jā. Starp citu, maziņš iestarpinājums, mēs dzīvojām, kaimiņos. Jā. Mums bija grāvim jāpārlec pāri. Un, kāpēc grāvis Mums šķir, kāpēc vienmēr tā ir. Es Sabīna nezināšu. Stikla siena mums šķir, Ok, es varu kāpēc pabeigt? vienmēr. Ok, labi, jā, turpin, pabeidz. Paldies Sabīnai un Raselam par šo dziesmu. Un es atceros, ka mēs Bauskas mājā TV istabā un bija atnākusi ciemos, un tad viņa ļoti, ļoti raudāja par to, ka viņa ļoti grib māsiņu vai brālīti. Un tu tiki pie brālīša? Pēc kaut kādiem pie 4-5 gadiem, man liekas. Jā. Varbūt Nē, tu biji principā, vainīga, kāpēc tavai mamai tēti bija brālīts? Principā gaidīju 15 gadus. Nē, es neko neizdarīju, es nebiju vainīga pie tā. Es braucu pirmo reizi pāri tiltam. Es vienmēr ievēlējos to vienu vēlēšanos. Es ļoti gribētu, lai man ir brālīts vai māsiņa. Un tas brālīts vienmēr bija pirmais. Vienmēr. Tu šīs Labi, brāl. vēlmes arī pateici mammai vai tētim? Jā, es vienmēr viņam teicu. Ko viņi tev atbildēja? Nu, tu neredzi? Vai es atceros? Viņu uztaisīja, Nu jā, viņu bet uzklausīja. Pēc 15 gadiem. Nu, Redz, tas prasīja laiku, Tas prasa laiku, jā. bet viņi tika galā malcīši. Jo es tētim arī Es nepaudīšu. prasīju. Es Jā. tētim arī prasīju. ko tu varēji Es prasīt? negribu būt Tev mazākā. jau bija brālis un māsa. Kaut kas Jā, nāk. bet ir vecāki. Čau. Čau. Vēl lielāks kauns. Un mēs atkal nepateicām galveno. Šo podkāstu sauc Paldies, ka pastāstījām. Man liekas, ka pikniks. Nē, pikniks vienkārši Paldies, ka notika. pastāstījām, tāpēc, ka ne jau visiem Paldies. šī informācija būs noderīga. Bet ir tā kā paldies, ka pastāstīji. Un Luīza. Nu, jā, nu. Kas tas tā? To es negribēju. Citus. Es gribēju kaut ko citu pagaid. Jā, pagaid, kas beigas. Jā, šitais ir forši intro. Bet baiba, klausies, Pagaid, es nevaru šo apstādināt. tu vari viņu paklusināt. Jā, parādīt kā. Nu. Tu vispār pieminēji, ka tu dīdžejo. Es Pašā sākumā, bišķiņ man kaut ko liekas, bišķiņ tu pateicu. Bet, Teici, kā, ko tu bet gribi par ar to teikt? dīdžejošanu runājot, tu taču varētu uzbūrt kaut kādu mums intro. No šitais tev nedara? Nē, bet vajag kaut kādu Mums tur. vajag pašām savējo. Nu, labi, kaut dīdžejot kādu. jau ir samiksēt dziesmas, tu gribi, lai es uzproducē. Mēs Jā, jau varam es gribu, lai iedziedāt tu džingli. Mēs varam. Mēs visu varam. Mēs varam. Jo tu redzēji blakus, Luīza neredzēja blakus telpā, mēs varam iedziedāt džingli. Tā ir dziesmas zādzība. Nezinu, kā Šits šitais neiesauc. ir tas, ka tev ir tik laba tā kā doma un tā ideja, liekas, ka Dievs būtu tik forši, ja mēs varētu, ja mums būtu savs oriģinālais intro kaut kāda mūzika. Jā. Un tad, kad ir, tad kādas ir tavas idejas? Bumč, bum, bumč, bumč. Paldies, ka Jā, pastāstīji. izrādām visu savšanās. Ko mēs Talants. protam? Un kā tev gāja vasarā? Šī vasara, godīgi, ir bijusi pēdējā laikā, pēdējo gadu labākā vasara. Sāku ar vasaru ar to, kad es izšķīros. Tāpēc tā bija tev labākā vasara. Pagaidi, nesaku tā. Tā bija labākā vasara, tāpēc, ka tā šķiršanās bija apzināts lēmums un tā. Un labākā vasara viņa bija tāpēc, ka bija nenormāli forši visādi notikumi, kuros es visos piedalījos. Pa vidu bija bišķi arī darbs, kas varēja sponsorēt visus tos notikumus. Paldies darbam. Paldies darbam. Kaut kā draudzības man šajā vasarā baigi tā kā neuzplauka, nevis tā kā jaunas draudzības, bet ar tām esošajām draudzenēm viņas tā kā vēl ciešākas, dziļākas palika. Nākamais līmenis un tāds riktīgi mīļš, un es sapratu, ka es baigi mīlu savas draudzenes. Jūs tajā skaitā, un kad man ir riktīgi foršas meitenes apkārt un atbalstošas, un bez drāmas cilvēki, un tas ir baigi forši. Un ballīts, un man draugi apprecējās. Tas bija highlights. Citi šķirās, citi precās. Citi precās, un tas ir forši, un tā vajag būt. Un bija afigenās kāzas. Es mēģinām saku, never the same. Riktīgi forši. Man patīk. Nākošās labākās būs tikai tavējās. Kad tas savos meitenes, ja neskrēsim laikam priekš. Nekad nevar zināt, kas notiek. Jā, bet mēs to atstājam
Dieva ziņā. Liktenis. Ziņā. Vienalga kā, bet ne jau manējā. Jā. Jā. Nu, paldies, ka pastāstīji. Jā, nē, nu lūdzu. Kā tev gāja šovasar? Es tā kā visu laiku vakar domāju, tad izskanēs šis jautājums. Man visu laiku galvā ir viena dziesma, un es atradu liriku, nu tā kā, lai es pilnīgi nodziedātu. Wow, okay. Es mēģināšu, vai jūs zinat šo dziesmu? Selena Gomeza. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon, cause I'll be single soon. Man šī dziesma skan galvā katru reizi, kad man ir tā kā, ko izdarīju vasarā. Un tagad notiek šīs. Jā. Selena Gomeza speciāli iedziedāja dziesmu priekš šī. Kas albi? Bet, ja godīgi, man ļoti nepatīk šīs dziesmas, kurām ir tā kā... Jo tu tā kā manifestē, bet es nemanifestēju. Jo, piemēram, Amenitāja, man liekas, arī bija tā dziesma, tā kā pamet mani, ja tu vari. Un man liekas, es daru visu, lai mani pamest. Tu viņas dziedājusi? Jā, man liekas, ka tu esi. Nu, tā kā viņa rādījās, ka viņa ir kičīga, tā kā, un tev tikai atliek melodiju dzirdēt, un tev ir jau... Pamet mani, ja tu vari. Tad mums vasara ir pagājusi abām labā zīmē. Do 5, baby. Jā, do. Nu jā, labi, tas ir... Tāpēc, kad... Es nezinu, ja godīgi vai par savu situāciju, jo tu vienkārši tā kā izšķīries, bet es esmu apprecējos. Nu, un? Tagad jākārto papīri. Nē, nu sakārtos papīrus un viss. Nu, es jau arī varēju kaut ko parakstīt, ja vajadzēja. Kāds baigi pierakstīt. Vajag. Tā kā kādam vajag, es ar kaut ko varēju parakstīt, bet nevajag. Man patīk, ka tu tik vienkārši to uztur, jo, nu kā, no ko? Zin kā, tāpēc, kad vesi ārā, bet es, nevar. Šito arī katu ārā. Ja es arī būtu apprecējusies. Nu, ko es tagad nešķirtos un ciestu? Nu, tā kā, piedod atvaino, nav jau nekāds kolhos. Grūtāk. Nē, būtu grūtāk, tāpēc, ka būtu noteikti sajūta, kad tu esi izgāzies kaut kādā ziņā. Paldies. Piedod. bet tas ir normāli man tā šķiet tā justies. Tu esi pēc sociuma visu kur atķeksējis, ja, ka tu esi precējies, tu tagad tā dzīvos. Un tad, ka šitas tev tagad tā kā ir, ja. Un tu izšķiries, tu šķiries tagad, tu saproti, ka viss. Un tad tu jūties kaut kādā ziņā kā lūzers, jo redz, ka viss tā kastīte jau vairs nav atķeksēta. Un ir pat ļaunāk, jo tu jau esi šķirtene. Es tieši starp citu ģimenē jautāju, kas skaitos vecmeitu vai šķirtene. Šķirtene, un izrādās pēc... Un tas ir sliktāk. Tas ir sliktāk. Jā. Ja tu esi damaged goods, vai kā tur saka? Roast vibe. Nē, tas nav tā kā roast vibe, bet tur ir tā lieta, cik tas ir absurdi, Bet ka tu esi kur izšķiries un ka tu esi nekam nedrīkst. Nē, tu neesi nekam nedrīkst. Tur ir tā lieta, ka tu neesi nekam nedrīkst. Tas, ka Una pati šo ir izdomājusi, neviens viņam nav teicis. Baiba vispār nav teikusi, ka viņa jūtas šādi. Es visu laiku... Nē, bet ja tu tā jūties... Viss kārtībā, tu esi šķirtene, tu esi damaged good. Bet neviens jau nav. Pagād cilvēki domā, bet ne, viss ir kārtībā. Un īstenībā cilvēkam bet liekas, tu esi lūzeri, bet man tā liekas, man vajadzēja alkoholisko tomēr šeit ieliet. Jo Una vienkārši pašā vaļā. Nē, pagaidi, ne jau tā. Bet es jau arī tajā pašā laikā varēju tā justies. Tā kā, kad es nekam nedaru, jo es... Ne, bet es tiešām tā nejūtos. Nē, jā, tas ir labi. Un tas ir bet būtu arī normāli, ja tu tā justos. Tas nav nekas tāds. Tu tam tiks pāri. Arī tā. Tu tā nejūties, bet ja tu tā arī justies, tad tam tiktu pāri, ne? Citi netiek, un citi ir cilvēki, kas netiek tam pāri. Nē, ej tad pie kāda, kas palīdzēs tikt pāri. Ko visu dzīvi tagad raudāts pilvenā? Citi tā dara. Nahrenam. Man zikām, tāpēc, ka man tas uzvēl. Man bez jāra. Jo man jau arī teica. Bet tu neraudāji necik ilgi? Nē, es raudāju. Es raudāju ilgi. Redzi? Ilgi. Bet tikai galvenais ir tā kā neiesēsties. Jā, tāpēc, ka tu, kā es iesēdos. Tā kā Jēsmena, zini to filmu? Ar Džimu Karī ir tik labi, ka viņš bija iesēdies un visi draugi viņu lamāja, ka viņš tā arī nomirs depresīvi. Jā. Tā jau ir. Nedrīkst iesēsties. Un kam no tā ir labums? Un man jau arī teica, ka
kad es šķīros, Dēdelīna tricārs, ko tu šķīrsies, kas tad tev tagad te labāks kaut kas būs? Ja arī nebūs, tad es uztaisīšu tā, ka man ir labi arī vienai. Kāpēc man ir jāiesaistās kaut kamā es negribu iesaistīties, un ja tas man liekas, liek justies sūdīgi, tad mēs esam labas. Mēs esam labas. Mēs neesam damaged goods. Bet zini, kas man tieši man ienāca tā kā doma prātā. Es braucu ar taksu šeit, un viņš teica, vai tā ir taisnība, ka vīrieši ir mazākumā nekā sievietes Latvijā. Jā. Jā. Es tagad domāju par to, ka mēs visu laiku... un mēs visu laiku runājam. Lai tie daži, kas vēl ir, man ierauga. Es vienkārši domāju par to, ka viņi jau tā ir mazākumā, un tie, kas ir, nav the best. Nē, saki, kā tu mums teici, ka tu atbrauci. Ko es teicu? Izstāst to stāstu, kā mums tu izstāstīji. Tu uzsāki. Diezgan interesanti. Tev bija riktīgi labs teikums. Mēs jau drīz iesim prom. Man no šī bezalkoholiskā šampija rodas gāzes mutē, un es visu laiku cenšos tā kā... Neatraugāties? Viņas tā kā... Starp citu, Luīzei šajā, ja mēs šo turpināsim, mums izdosies... Dzīves posmā ir atraugt. Viņa to darīs bieži. Viņai ļoti labi sanāk. Labi, tātad stāsts. Tas ir talants arī. Tas ir īstenībā talants. Es protu vārdus pateikt atraugājoties. Jā, tu varēsi arī to ierakstīt. Nē, es negribu. Iedomājies, ja tu to ierakstītu mikrofonā, cik tas seksīgi izklausās. Man liekas, ka tas neizklausās seksīgi. Kaut gan tā, kad es ieliku storiju, kā Luīza atraugājās, viens puisis uzrakstīja, ak, Dievs, cik seksīgi. Tāpēc es saku. Bet Džekiem patīk. Tiešām? Pagaid, tiem dažiem, kas vēl ir palikuši. Luīze, tātad stāst, jo man ir ko papildināt šajā jautājumā. Tātad es šeit braucu ar taksi, un tad ar taksistu runāju, un viņš jautāja, vai tā ir taisnība, ka Latvijā sievietes ir vairāk nekā vīrieši. Vai tiešām tā ir, kad sievietes cīnās par vīriešiem, jo viņi ir tā kā tik maz. Un tad es viņam teicu, īstenībā, laikam, nav jau melots, jo tad, kad... es sapucējos, vai arī uzvelku kaut ko tādu inčīgāku, kad tev galva augšā un kad tu gribi, lai kāds paskatās un uzsmaid tev. Ja? Kad tu gribi koķitēt. Jā, tā kā, un te pa ielu, un tu saproti, ka tā, tu zini, kā mēģini tā kā savu upuri novedīt. Kad es medībā. Kad es medībās, jā. Un tu skaties, un tad tev ir bezpīpnieks, un tad tev ir... Gen Z. Tā kā Gen Z es tā kā rēķinu tā kā zem 20 gadiem, ja? Tā kā, ļoti jauns. Vai arī puisis, kuram nepatīk sievietes. Vai arī 7 vecenis nāk pretī. Vai arī vecenis, jā, bet pa lielam ir daudz bezpajumtnieku, vai arī pat ne bezpajumtnieku, bet tā kā vīrieši, kas tā kā liekas varbūt būtu ok, bet viņam jau 6 no rīta jau alus pudeli rokā, un tad ir tāds... Un tad saprot, ka tur nav ok. Jā, it's not okay. Fun times. Fun times, jā. Fun times to be single. un it's a problem. It's a really big problem. Tā kā, kas mums ir jāēd, sieviete? Lai vairāk vīriešu dzemdētu? Jā, lai mēs piedzemdētu vīriešu. Šis ir viens jautājums, bet es tev pāris dienas atpakaļ šito tieši tāda pati tēma. Es braucu mašīnā, un man dažreiz patīk, tā kā tur pagonkot ar kādu, un tad, protams, ar puišiem parādīt, ka es arī varu iespiest ar savu Volvo. Un tagad, pēdējās 2 nedēļas, es pucējos, es braucu, un es domāju, tā kā ir tas adrenalīns varētu pagāzēt. Es pagriežos, sieviete. Pagriežos vēl tālāk, sieviete. Tikai sievietes blakus. Un viņas negrib ar mani gonkot. Bet varbūt vīrieši ir darbā. Īstenībā vēl ir tas, ka vīriešiem ļoti daudz traumas. Dēļ tā, ka viņi ir tā kā adrenalīna junkies, tā kā, un kā es pār esmu izgājis. Kā mēs arī izgājis cauri visiem tā kā vīriešiem, ģimenē, draugiem, tā kā visiem arī ir tas, kas vīriešiem vienmēr viens posms dzīvē ir, kad viņiem vajag tās moču tiesības un ka ar to mocu jābrauc. un tieši taks arī runāja par to, kad ar rolleri tā kā tur nokrīt vai ar močiem, tā kā viņam ļoti daudz, tā kā viņš pats ir tā kā ticis avārijā, un viņam ļoti daudz zināmie arī tā kā ir. Jā, bet tā nav tāda neatbildīga braukšana, jo es ļoti labi zinu cilvēkus, vīriešus arī, kuri brauc ar moci, tāpēc, ka tas sagādā riktīgi lielu prieku.
Tāpēc, kad uz tā moča ir nenormāli Vienkārši tas, forša kad, brīvības sajūta, un nē, cik es protams. esmu vienreiz Vienkārši savā tas, dzīvē kad ir, patrenējusies ar moci braukt, ir nenormāli laba sajūta. Es Nē, arī tas, ka gribētu, lai tas, man ka ir laba kādreiz sajūta, moča tas jau viss ir tiesības kārtībā. močas. Loģiski viņi jau to nedara, tāpēc, ka ir sūdīga sajūta. Vienkārši tas, ka tās lietas... Pārgalvīgi. Nu, vēl. pārgalvība, jā, tā ir tāda, tāda Jo, neapdomīga jau Bet nevienmēr jau tā ir moču problēma. Ir citreiz gadījumi, kad ne jau mocis, kā viņš kā tāds ir vainīgs, varbūt vienkārši kāds nepamat. Bet atkal arī, mums jā, aizgāja. bet, tas ir vienkārši zini, cik lielās daudz visas. situācijas, jā, visāds. Kā ir? Kāpēc man neviens nepjautāja, kā gāja? Tāpēc, ka tu visu laiku iesaisties ar citiem jautājumiem, bet es tieši gribēju jautāt, labi, pēdējais, Luīz. Līdz kā tā gāja vasarā. Man nav ko atbildēt, ja godīgi uz šo jautājumu. Un, ja godīgs nepabeidz nevis savu vasaras stāstu, es pateicu vienu teikumu, mēs aizplūdām līdz vīriešiem. Jā, Ne- kāds ne- notiek? Mums galvenais nevar ne- laist kopā, mums visu laiku aizplūst Jā. saruna. Jā. Nē, vienkārši es gribēju ne tikai par to pateikt, jo vasara vispār man bija pilnīgs roller coasters vai virpuļu Jā. viesulis, bet ļoti foršā nozīmē. Es pabeidzu DJ kursus. Īsumā DJ kursi man vispār izvilka saulītē, tā kā pilnīgi iedeva jaunu enerģiju, dvēsmu un es Es esmu... zinu. Nē, tas ir vēl viens. Nē, to gan es negribu turpināt. Nē, viss kārtībā. Bet tas bija arī tas stāsts ir ļoti fantastisks. Bet, jā, pilnīgs virpuļu viesulis, arī tik foršs un man... Tā kā es nekad neticētu, ka es varētu darīt visādas lietas, kā, piemēram, braukt uz, ko tu tagad pēdējais ar Funky, tad braukt uz salkrastiem un mācīt bērniem dīdžejot, vai arī, vispār kaut kādi pasākumi, kurus esmu spēlējusi, un es pat nezinu, kurus esmu iesaistījusies, vienkārši, jā, virpuļviesulis, rollercoasters, amazing, fantastiski, es iemīlēju šajā vasarā. Jā, es tev saku, šī vasara bija viena no labākajām pēdējā Jā. gadu laikā. Un pēdējā šī tik laba vasara bija Grieķijas vasara. Nu jā, tātad. Grieķijas vasara pavisam Atsevišķi tēma. atsevišķi Tu podcasts. par to tēmu gribēsi kādreiz runāt? Es gribētu kādreiz runāt, jā. Jo man liekas, ka tas ir fun. Labi, bet tad tiešām pēdējā reize uzdosim šo jautājumu, mēģināsim Luīzi nepārtraukt. Luīzi, kā tev gāja šajā vasarā? Bez depresīvajām notīm. Bez depresīviem notīm. Viņa ļoti ātri pagāja. Man pagājušā vasara bija. Man citreiz, man liekas, ir tā, ka ir labais gads, un tad ir tāds sūdīgs gads, un tad ir labais gads un sūdīgs gads. Tas ir tā kā ar ābolu ražu. Vienu gadu ir, otru gadu nav. Šitā bija sūdīga raža. Tā kā daudz slikti āboli vienkārši. Ar tārpiņiem. Es šo referenci nesapratu, bet es, jā. Nē, vienkārši slikti. Tā kā... Bet slikti, kāpēc- jo tu kāpēc pati viņu neesi slikti? piepildījusi, vai kāds cits ir? Noteikti, jā. Tu pati saproti, ka tu jau pati esi Es vienīga. ļoti daudz arī savā galvā dzīvoju. Un liekas, ka viņa... Ja godīgi, man vispār bija vasara. Viņa bija? Nu kā nebija? Bija. Bija. Kur es biju? Tu biji ar mums Lietuvā. Jā, Ricoru mēs bijām koncertā. Pag, tā bija Dievs, cik Ritora, mēs jā. forši Tas bija izdejojām. super. Mēs... Es nezinu, kā es to samontēšu. Nē, es arī nezinu. Es Nē, es nedomāju par to. Labi. Vai ir vēl pēdējais, ko jūs gribat? Pagaidiet, Kaut jūs kā. teicāt, ka Nu. jums bijāt sarakstījuši 3 jautājumus. Tu Viens arī bija par- vakar biji. Tu Tu dzirdēji? Kas bija trešais? Nu, No, pagaid, kas bija pasties tev otrais? Whatsappā. Kas viss bija ir. otrais, kas bija trešais? Pirmais Esam bija ļoti par to, kā gāja strukturēts, vasarā. jā. Nu, kas bija Es zinu otro. Tātad. Nu. Aiziet. Bet mums šito atstājam kā otro, bet pēdējo, lai mēs varam jau beigt šo pasākumu. Nu. Tātad tālākie rudens mērķi. Oh, Bet davai īsi. Nu, Luisa, sāc to. Jā. Kāds O, ir trešais jautājums? pabeidz. Varbūt mēs Nē, varam trešā izvēlēties. nebūs. Nē, Trešā nebūs. nebūs, Šis šis pēdējais. šis ir otrais un pēdējais, jo tu teici, ka tu podkāstu filmē, lai tā kā tev ir atskaites punkts, tad šis būs tavs Oi, atskaites fuck. punkts. Aiziet. Oi, fuck. Kaut gan, starp citu, horoskopā bija rakstīts nedalīties ar saviem, es tagad izlasīju. Nē, nu nav jau baigi Nē, bet zini kā? jādalās un tā. Nu, Par idejas dalīšanos ir tā, ka man bišķīt. vienmēr īstenībā cilvēks saka, ka nedrīkst dalīties, bet man vienmēr liekas, ka man pierādījies dzīvē, ka man tieši ir jādalās, lai... Man ir pret. Nu, tad Jā. tu neko nesaki. Bet, nē, Bet es teikšu, es zinu, kādās robežās pagaid, drīkst teikt. Kādi plāni rudenī? Es nezinu. Turpināt sportot, noteikti turpināt sportot un ieviest to savā rutīnā tā, lai tā nav dienas lielākais pasākums, ko es esmu izdarījusi. Jo citādi ir, nu jā. Tā kā. Labi, kas tad ir vēl? Tad tev ir vēl kaut kāda apņemšanās, ja tas nav vienīgais. Jā, bet es saprotu, ko viņi domā.
Jo man ir Es ne. līdzīgi, kad tu tā kā tev ir tā ikdiena, tev ir kaut kādas lietas, kas tev jāizdara, bet tu kaut kādas lietas tā kā nobīdi vai pabīdi uz nākamo dienu, jo tev taču ir jāiet šodien sportot. Tev taču ir jāizdara tas lielais darbs, kas ir tas ir jānodzīvo tā domās, jā. sporta zālē un jāiet noskriet. Nu, tā kā, ka tas ir tā kā tas dienas Highlights, oficiālais tā kā, highlights, jā, un Bet īstenībā nekas tas cits nepastāv. Tas jau izklausās, ka tā kā uzlikt smagumu šai lietai. Nu, jā, Tu vienkārši negribi bet uzlikt es to tieši smagumu. negribu uzlikt smagumu. Es gribu, lai viņš it kā jau, es nezinu, cik ilgi tā kā tie ieradumi, pēc cik ilga laika, saka, ir kā 21 dienu. Nu, lai tas izveidojās Bet, kā jā. dzīves stils, lai tas izveidojās kā daļa Jā. no tavas ikdienas, lai tas nav vairs kā kaut kas īpašs, ko tu dari. Tas Jo šobrīd ir nedaudz tāds sajūta, Lai ka tas tas- ir īpašs. Nu, Es vismaz man. gribu, jā, lai tas ir. Nu, tas ir īpašs, tāpēc, ka tur tās 8 nedēļas. Bet es gribu turpināt arī pēc tām 8 nedēļām, un lai tas harmoniski tā kā ir manā dzīvē. Lai tas ir tā kā Turpini. lifestyle, nevis. lifestyle, jā, jo nevis tagad viena tas ir lieta, tāds, jā, kāds, nu, tāds projekts, un loģiski galvā ir tā kā, nu, ķipa, no 8 nedēļas. Tā kā, zin kā, tev ir tā atskaita kaut kādā ziņā, un tad tāpat kā ar tiesībām būs tā, ka paies tās 8 nedēļas, un tad būs tāds, ka tagad es gribu atpūsties, un tad atpūties gadu. Labi, tad tavs rudens mērķis skriešana un varbūt vēl kaut kas. Nu, lai tu varētu skaitīties šodienā. Nekavēt. Wow. Vot tas Jā. būtu. Bet arī man tas ir jāmācās. Ierasties laicīgāk. Jā, jo jūs esat abas divas man draudzenes, kas, Vienīgais kavē. ja man ir, nu, tā kā ir tik tā kā, ja tie pašie video, kad, pieņemsim, zvani cilvēkam un tu čista zini, ka viņš nepacels, tā būtu Luīza, Jā, stabili. man tā būtu baiba. Nu, Ja baiba man nekad necēl. tu man arī nekad Tu man necēli. arī nekad necēli. Es tikai Es uz vienas Nē. rokas pirkstiem varu saskaitīt, kad tu man esi pacēlis pirmo reizi. Jā. Nopietni. Tu arī Ar ziņas pirmo nelas. Es zvanus? tev vienmēr Jā. lamāju, es tev varu uzrakstīt 5 ziņas Jā. un kaut tev kur arī. pēkšņi pamosties. Un tad viņi man zina, ko saka, nu kā es esmu noņēmusi notifikāciju, lai man nemaz nenāk. Man liekas, ok, mums ir svarīgi. informācija. Notification Nu, nu, tos- automātiski noņemās pēc 11 līdz 7. Jo? Tas ir mans sleepy time. Tu neguli. Tu tajā laikā neguli. Bet- Tu sēdi līdz 2 telefonā un neatbild uz WhatsApp. Mēs dzīvojam ļoti tālu viens no otra, bet to viņai liekas, ka viņa zina, ko es Bet daru. es zinu, un tas ir interesantākais. Nē. Viņa atceries besīgi. Es tev teicu, ka es kā kopš sāku sportot, tas 11. man rīktīgi nāk miegs. Nu, izņemot vakardienas, aizgāju skriet. Labi, pasaki iemeslu, kāpēc kavēji šodien, ja tev bija visbrīvākā diena. Tu vienīgā šodien man šķiet vispār nestrādāji. Tev visa Mīļās, diena bija Es brīva. negribu pārtraukt šo jauko diskusiju, bet mēs atkal aizpildām. Mēs aizpildījām, bet es gribu zināt, kāpēc viņa kavēja. Nu, man liekas, ka sajies. Sapratu. Un galvenais, viņi izbrauc lielākajā sastrā. Ir piekdiena, 5:00, un viņi pēkšņi meitenes, es ļoti kavēšu, bet nav shit, Sherlock. Tu izbrauc 5:00 piekdienā. Tas ir mašīna. Jā, viņai nebrauc. likās, ka sajiet. Ok, labi, mēs aizpildījām. Tad vasaras plāni skriet. Nē, bet Rudens rudens plāni plāni. skriet. Jā, vēl kaut ko papildināt? Sports, nekavēt. Ir kaut kāda viena lieta, kur tu gribētu gaismu izslēdzēt. Tas nozīmē, mums jau jāiet. Mums Projām jāiet. Projām jāiet. Es šeit vairs nu nevaru varbūt- palikt. Tā tā, ka ir mans septembra dzimšanas dienas mēnesis, varbūt man ir jāpacējas vairāk. Bum. Šitas Un- ir un Šis ir vislabākais. ļoti slikts sākums, jo man nav kosmetika virsū, un man ir nemazgāta mati. Atskaits punkts. Bet tas ir atskaits punkts. Es izmazgāju čolku, tā kā, nu, jā. Atskaits punkts, Luīza. Es turpinu, vai tu turpini? Tu turpini. Es tieši gribēju sākt ar šo, ko Luīza, un es jau to esmu lēnām sākusi tiešām pucēties. Jo man skāpī ir tās cozy drēbes, un tad tu saproti, Jā. ka tu vienkārši katru dienu velc gandrīz vienu un to pašu. Un, lai tas nenotiktu, es skatos, es esmu tā kā tipiskā sieviete ar teikumu, man nav ko vilkt, un tīstumā skāps plīst no lietām. Varbūt Un tas- tev vajag stilistu, kas tev izrevidē to. Noteikti vajag, bet sāksim netērējot naudu, vienkārši uzvilkt un saprotot, kurās drēbēs jūtos ērti. Pieņemsim, šodien es jūtos Jā, ērti. iziet cauri tam, kas tev jau ir. Jā. Arī pucēties, un jo es tad jūtos Nē, daudz nu, labāk. stilisti jau to arī dara. Viņi tā kā Jā, bet paskatās stilistam tas- ir jāmaksā. Nu, jā, bet tas... Tu Nē, man nu, tas ir uzdāvini? tā kā ieguldījums. Tas ir ieguldījums. īstenībā baigi vērtīgi. Mums visas gaismas sāk degt ārā. Tāpēc, kad mums ir jāiet prom, tas Jā, ir. projām. Labi, es pabeigšu, nepārtrauciet mani. Tā tad skaisti ģērbties. Turpināt dīdžejošanu, jo es gribu uzlabot savas prasmes. Es gribu iemācīties skrečot. Un vispār es esmu sākusi, nē, es to neteikšu.
tas uz nākošo, ja paliks. Negribu tā kā Kaut ko Baiba ir nospēlēt. sākus. Es esmu kaut ko trīs sākus. lietas, ja mēs 3 lietas sakam, Jā. tad 3 Arī varētu nekavēt. Nē, tas man nav tik, to es tas tāds, jā, bet neziniet, kas tieši laicīgi aiziet gulēt. Es sev gribu tā kā tiešām manā afirmācijā aiziet gulēt pirms 12, kas man ir ļoti grūti. Pirms 12, pirms 11 būtu pavisam labi, bet jo es esmu tāda, kas var iet vēlu gulēt un ļoti agri celties, bet pēc pāris mēnešiem tas vairs nav labi manai mentālajai veselībai. Tev riņķis zem acīm arī to pasaka priekšā. Man tagad ir. Nu, nē, tagad nē, bet es saku, Man ir vienkārši bijuši. tev bija viens tas posms, Kad kad es tu rīktīgi maz gulēji. Es negulēju 48 Jā, stundas, kad tu bija pēc 40 rīktīgi maz steigas koncerta. gulēji, un tev to varēja redzēt sejā. Un es sanāju tā kā. Viņa raustot. riktīgi Tā kā- rausto. Es neraustoju, tas nav tā doma. Paklausīsimies vēlāk, kas Tā ir montēšu. vienkārši tough love. Jā, to var redzēt savā sejā. Tas ir par to teikumu savējie, var tā kā vislabāk to. Nu, jā, Nu, bet priekš tam viņi bet man ir nāzā. arī mēnesis fāze pareizā. Tā kā meitenes viss sajiet. Jā, Viss ir izskaidrojums. Nedrīkst konkrēti jautāt neko. Ne. jā viņi arī pasaka, Nu, kas tu esi nē. pēc tā human design? Manifestējušais ģenerators. Bet tie jau nav tie, kas šitā grib dirsties. Kā? Kāpēc? Nu, Es varu dirsties tā tikai. Nē, es vienkārši domāju, man Jā, liekas, vai- ka Bet tā jau vairāk ir. projektori ir tie, kas tā kā vistiešāk pasaka, ne? Ne, man liekas, tā ir vairāk To var raksturīpašība, Jā. nevis kā human design. Nē, vienkārši tur arī ir atzīmes, ka nu, Jo- es zinu jo divus proje- projektorus, kas arī var tā kā tev vajag šitā. Jā, nu, projektoriem ir tas, ka viņiem ir, ja tu gribi uzzināt no viņa viedokļa, tad viņam ir jāpajautā, un tikai tad viņš Labi. Nu, labi, tas nebija tā lieta, ko es tieši domāju. Bet, labi, Una, kādi ir tavi rudens plāni? Vai meitenes? Nē, Ā, trīs kodolīgi. Mums visas gaismas izslēgts. Trīs kodolīgi. Tu nevari izplūst. Jā. Tu esi Mēs te varējām izrunāties. Tu vai Jā. izkodoli. Labi. Nav nekāda baigie dižie. Varbūt uzliec, lai ir interesantāk dzīvot. Un būs atskaita. Nē, nu, es nākošajā. zinu, kāda man ir. Bet, nu, ok. Pirmais noteikti ir arī tas pats, kas Luīzai. Rīktīgi sportot un tā kā tā. Nu, Jā. sportot vispār. Un tad ir režīmu sakārtot savu ritmu. Nevis režīmu, bet man patīk vārds ritms. Kad tev ir, kad ir skaidrs, cikos celies, cikos te gulēt. Nu, tāds Labi, tad ātro uzmetumu, cikos tu gribi celties? 7. Cikos tu gribi gulēt? Nevēlāk kā 11. Un vēl trešā lieta. Un Nē, nu tā kā trešā lieta tavā dienas rakstā celties 7, gulēt, un tu pa vidu. Un sadalīt, sakārtot to darba grafika laiku. Nu, ja man, pieņemsim, nav nekāda izbraukuma, tā kā man ir darbs nu, tā kā no ofisa, Jā. no mājām. Tad, piemēram, sporta zāle. Jā, cikos Tas ir tika. sporta zāle, cikos es vēl, nu, tā kā nedalīt uzmanību veltu darbam, un tad to es riktīgi stragloju šobrīd. Jā. Sports režīms. Piķi pelnīt. Vairāk, tā kā strādāt vairāk vai Nē, strādāt gudrāk? Pagaid, strādāt es zinu. gudrāk un piķi Es pelnīt zinu, kas vairāk. tev bija jādara. Tu taču biji pieteikusies tam nemīst. Mīzijai. Mīzijai. Jā. Un? Neko, nu tu jau nevari aiziet zirgu pie upes un Tad- padzirdīt. Pagad, tu Viņam nopirki- pašam jāgrib dzert. Man šis arī ir raksturīgi. Es nopērku visu kaut kādus kursiņus, un mūrsiņus, un programmiņus, un hujogrammiņus, un tad es viņus nēju. un tas ir līdzīgi kā ar Luīzu, ka viņa uzbūra galvā sev to lielo vīziju, kur viņa nekad nesasniegs, un tad viņai apraujās tā darīšana. Man ir atkal, kad es uzbūru vīziju, kad es jau to visu ķipu esmu izdarījusi, un tad man tas... Tu jau tās uzslavas esi bišķiņ dabūjusi, jo jā, tā, ka ka tu tu esi esi- nopirkusi. Jā, un tad tu tā kā jau piemāni to smadzenes, ka kas ir tas dopamīns, ja? Kad tu Jā. esi dabūjis to dopamīnu un endorfīns, un viss tu esi jau jūties riktīgi kruts, jo tu jau ķīpi to esi izdarījis, ja? Jo tu jau esi uzbūris savu galvā to visu, ka tu esi tur viss izgājis, bet rezultātā tu pat neatver pirmo lekciju. Bet it's fine. Nu, Bet tā tu kā atvēri es pirmo atvēru, un es līdz septembra beigām ir pieejami tie video, tā kā es arī Tā, atvēršu tad, nākamos tas, arī, un tas arī iziešu. būs tavs trešais. Iziet supermīzī. Jā, tad tu mums varēs pastāstīt. Jo Es varēšu. Īsi un iziet kodolīgi. supermīzī, tas arī Diez vai. nozīmēs tā kā arī tavs darbs pelnīt piķi. Tas tā kā aiziet. Kā Nu, tas aiziet, nu, iekavās tas visās ir, pārējās tas lietās. ir paralēli.
Bet jebkurā gadījumā, protams, tad, kad es runāju. Liekas, kad jūs ilgi runājat. Bet jebkurā gadījumā man ļoti rezonē, ko dara tā Kristīne un Diāna, laikam viņai bija. Nē, Diāna, laikam, jā. Nikitina? Jā, jā, Diāna Nikitina un Kristīne Gauja viņai ir Instagramā. Viņas nenormāli forši dara lietas, un viņas nenormāli forši raksta tekstus, un viņas nenormāli forši runā. Tev arī ļoti forši sanāk rakstīt tekstus. Paldies. Ļoti labi. Es mēģinu pieņemt komplimentus. Paldies. Tas sanāk, tad, kad man tas sanāk. Bet jā, Grič, kļūt par labāku cilvēku. Una liks daudzreiz vairāk postus savā darba kontā. Tas ir tas, ko es tas ir tas darbs, no kā es izvairos. Ja godīgi mēs visi to varētu darīt, jo mums darba kontā arī jāliek kontents, un es tā kā šo vasaru vienkārši neko neesmu darīt. Tāpēc, ka tev nebija vasaras, pa kur laiku ieliek, ja nav vasaras. Tāpēc, ka tev ir riktīgs... Man nepārspīd. Nu labi, tiešām uz šīs skaistās nots beidzam. Jā. Nu, paldies, ka pastāstījām. Paldies, ka pastāstījām. Pēc mēneša. Un... Es gribēju, ja godīgi jau nākošajā piekdienā. Tāpēc, ka kāda ir mūsu plāni rudenī, un tad... Nē, nu kā, mums jau tā doma ir tāda īstenībā, kad vajadzētu arī to burbuli bišķi paplašināt un, parunāt ar citiem cilvēkiem. Tu domā, ka mēs tam esam gatavi? Es dzirdu to, kas te notiek. Es domāju, ka nē. Labi, paskatīsimies, kā mums jūs ar montāžu. Vēl ir kaut kādi pēdējie atvadu vārdi? Paldies, ka uzaicināji. Jā. Vienmēr laipni. Nāksiet arī vēl. Paldies, ka pagaidījāt man 40 minūtes. Vienmēr. Ceru, ka tas ko mēs citu vērts? Jā, ko mums citu. Kaut gan tiešām mēs gribējām nomainīt tevi. Ar Nikitu viņš zina daudz lietas. Viņam kā varbūt arī būtu bijis ļoti vērtīgi. Bet starp citu mums viņu vajadzētu pasaukt kādā podkāstā. Labi, vēlreiz paldies Funky Town Studio par to, ka mēs šeit varam būt. Un milzīgs paldies mūsu lietas. Tas ir tā kā alkohola outlets, bet viņā var dabūt arī bezalkoholiskos dzērienus. Un proteīnu batoniņus. Un proteīnu batoniņus. Paldies, ka parunājām. Paldies, ka parunājām. Mums ir ko teikt. Vai tieši? Paldies, draugi. Bučiņas. Čau. Čaviņā. Mēs gribam vēl kādu skaņieli. Nē, negribam. Nē, pārstāv. Nē, es vienkārši gribēju. Putniņi! So lame. So lame. Sienādzi. Redzēt, ka baibai virs 30. Zini, kā tie vecie cilvēki, kur liek bildes pilnu ar tiem emoji vai arī sievietes aiz puķēm. Nu arī, jā. Nu vienkārši tas ir tas, ko tu dari tām skaņām. Starp citu, šitā skaņa, par šito saka, ka tas esot klubā 4 no rīta piedzēries DJs. Un tad mūzika. Un tad baiba DJu. Un tad ir baibas, ka pilnīgi skaidrā pulkstenis 8 vakarā. Jā, labi, šīs skaistās notas beidzam. Čau! Man patīk šī melodija. Man šķiet, kad es šo negribēšu montēt. Nē, man ļoti patika, bet es nezinu, kā. To pudeli jāatgrib jaunu taisīt. Varbūt tu gribi enerģijas dzērienu. Tev vēl ir tas enerģijas dzēriens? Viss. Thank you. Bet tagad to visu sanāk, man vajag uz kompju dabūt, vai ne? Nu jā, vajag. Pusstunda būs 4K. Ej, tu Es tieši gribēju jautāt, vai tu vispār kompju? Nē, nu man ir ārā. Tā liekas, ko būs. Pusotru.